Sveiciens podkāstā Ultraspēks. Klāt 2024. gads un klāt jau 24. Ultraspēka epizode. Šogad novēlu visiem izturību savu mērķu sasniegšanā un atgādinu, ka ikvienā no mums ir ultraspēks. Bet, ja tu par to vēl šaubies, tad ceru, ka tieši šis podkāsts tevi iedvesmos un būs ceļabiedrs ultra lielu mērķu sasniegšanai. Skriešanā, iešanā vai jebkurā citā aktivitātē vai dzīves notikumā. Un iespējams, ka tieši par tavu ultraspēku mēs runāsim jau nākamajā epizodē. Ir atlikušas 100 dienas līdz labdarības ultramaratonam Rīga-Valmiera. Ir laiks kārtīgi pievērsties treniņiem. Tāpēc iedvesmai uz sarunu aicināju Gitu Mucinieci, kura pērn Rīga-Valmiera bija bez 5 minūtēm uz pjedestāla, izcīnot 4. vietu. Un šogad viņa ir gatava atgriezties, lai cīnītos par medaļām. Neskatoties uz to, ka Gita iegūta 4. vietu, viņai izdevās izcīnīt uzvaru ātrumposmā. No dāmām visātrāk veicot pēdējos 7 kilometrus. Gita podkāstā atklāja savu ultraspēku par decembrī pieredzēto pasaules čempionātā 24 stundu skrējienā Taivānā. Kā viņai izdevās iegūt 2. labāko rezultātu no Latvijas, un arī Gita stāsta par šī skrējiena netik glīto pusi. Par 1 soļiem mēnesī, iespējām, kas jāizmanto, un lēmumu pieņemšanu klausies Ultraspēka sarunā. Ir sācies pūķa gads, un zvaigznes sola, ka šis gads būs izaugsmes un progresa pilns. Tāpēc šodien uz Ultraspēka sarunu es esmu uzaicinājis Gitu, kura aizvadītajā gadā piedzīvoja lielisku izaugsmi skriešanā, un, lai iedvesmotu tik vienu mūsu uz izaugsmi, arī šogad tiekos ar Gitu. Čau! Čau! Šogad ziema pamatīga, nezinu kā tev, bet man ik pa laikam gribas to ziemu apēst, jo gribas atgriezties pie tīriem celiņiem, kur skriet. Bet šodien tāpēc parunāsim par tādiem siltākiem skrējieniem, par aizvadīto gadu. Bet kā jau es gribētu teikt, ka tā jau kļūst par tradīciju, pirmais viesis jaunā gadā, kas nāk, vēlos jautāt tev, vai tev ir kāda jaunā gada apņemšanās šogad? Jauna apņemšanās? Parasti jau nē, turpināt tā, kā ir iesākts, varbūt nedaudz labāk, vairāk, tā kā. Un ko tieši? Par skriešanu? Jā, tas ir? Par skriešanu, par kilometrāžu, par ātrumu un kādu lieko kilogramu nomest. Joprojām tas ir tāds... Jā, tas vienmēr ir aktuāli. Nu, lai tev izdodas, tas jau galvenais, lai tagad vēl janvāris, vēl viss svaigas apņemšanās, bet lai turpinās arī motivācija līdz gada beigām. Bet, ja jau par skriešanu runājam šajā podkāstā, tad kā ierasts jautāju ikvienam, kā sākās tavs ceļš skriešanā? Man sākās pēc 3. bērna. Jā, pēc 3. bija jānovad liekie kilogrami. Gāju uz fitnes treniņiem, treniņi beidzās, sākās vasara, kaut kas jādara. Es domāju, ka paskriešu vienkārši ārā, ieslēdzu endomondo. Nebija endomondo vēl ieslēgta, bet vienkārši izskriešu. Noskrēju, pēc tam izmērīju, cik tas bija aptuveni 2 kilometri. Man liekas, ka es nomiršu. Man dega viss ķermenis, viss. Es domāju, nekad mūžā vairāk. Nākamā diena, tu jāpamēģina, vēl. Nākamā diena atkal 2, atkal likās šausmas, briesmas. Tādā laikā es nezināju, kad ir tādi kaut kādi fórumi, kur ko palasīt, kādam paprasīt. Protams, kāda skrēja, kāda bija tāda arī skrēju, bet kaut kā aizrāva tas. Nedēļas laikā es jau noskrēju 10 kilometrus. Bet es tā, pat nezinot īsti, kā vajag skriet un kā, bet saķer to sajūtu, kad ir forši. Ne tikai grūti, bet ir forši arī. Un kā tev šķiet, kas tev tomēr nelika padoties pēc tiem 2 kilometriem, kad viss dega un nē. Kas tomēr lika nākamajā dienā atkal uzvilkt skriešanas kurpes un iet ielās? Es esmu ļoti spītīga. Un, ja es kaut ko daru, tad es daru ar visu 100% atdevi. Tāpat bija ar tiem kilogramu mešanām, un es gadu laikā nometu 20 kilogramu, tad kaut kas bija jāturpina, un tad domāju, es atkal nedabūtu atpakaļ. Un tad es domāju, jā, laikam tā. Tad spītības dēļ, principā, gribēju sevi iespītēt. Iespītējos.
Bet vai skriešana pēc tavas pieredzes ir tas veids, kā var tikt galā ar šiem kilogramiem? Ar tīri pliku skriešanu nē, noteikti nē. Tur ir ēšana, 90% ir ēšana. Tā skriešana tā tev uztur arī pie, principā, es teiktu, pie pilna saprata. Jo mājās, ja tev ir 3 bērni, pēc tam jau vēl 4. Tad laikā vēl radās, un tad tas vienīgais man bija veids, kā es izveidināju galvu. Mājās ir 4 bērni, tad kaut kā tev to laiku jāatrod sev. Ne tikai tiem ratiņiem iet, piemēram, bet vienai pašai pavadīt laiku ar sevi. Un droši vien tas joprojām ir aktuāli arī tas laiks sev tieši skrienot. Man ļoti svarīgi tas ir. Ja es neesmu izskrējusi, man liekas, ka diena nav izdevusies. Tā ir, jā. Un sanāk, tu šobrīd skrien katru dienu? Principā, jā. Ja uznāk galīgi slinkums vai kaut kur, piemēram, jābrauc. Tad vai es skrienu no rīta, vai vienkārši neizskrienu. Bet es sev nepārmetu, es dodu sev brīvdienu, kad gribu. Es jau vados pēc sajūtām. Un arī kilometrāžu tu izvēlies pēc sajūtām, vai tas tomēr ir atkarīgs, kam tu gatavojies? Kilometrāžu vairāk ir, cik tev tas laiks ir, vai tev nav jāc darbu, vai tev mājās vēl kaut kas nav jāpadara, bet tā. Bet arī gatavojies kaut kam lielākam, protams, ka skries visu laiku kaut kāds lielāks gabals. Un šorīt tu arī noteikti skrēji. Cik tu noskrēji? Šorīt es noskrēju 14. Jā. Ļoti labi. Jā, vai tev ir arī kādi skriešanas ieradumi? Ko tu ēd no rīta brokastīs? Mēs par tādu ikdienas skriešanu runājam. Vai kaut kas, ko pirms tam vajag izdarīt, vai skriešanas laikā kaut ko tu klausies? No rīta brokastis neēdu. Es iedzeru kafiju ar pienu. Un tad es ķerpies, un tad es eju ārā, jā. Tagad saskaņu, tad, vai ja es galīgi ļoti zinu, kad man ilgāks skrējiens būs, tad es iebāšu kabatā kā dateli. Tad sāpēt dateli, jā. Principā tāds skrējiens tikai uz kafiju tev sāpēt. Jā. Un kā tu jūties par to? Īstenībā vieglāk. Es esmu skrējusi arī pēdusi, man ir grūtāk skriet, smagums ir uzreiz. Bet bez skriešanas, es zinu, ka tu arī dodies pārgājienos. Jā. Kā tas sākās? Tas sākās dažus gadus atpakaļ, kad meitenes uzaicināja uz pārgājienu. Es teicu, ka paši kam tik ilgi ir jāiet, fiksi noskrien tos kilometrus un visu miers. Un tad reizē bija, man liekas, ka Cēsīs mēs gājām, jā, un es sapratu, cik tas ir nenormāli fantastiski, ka tu redzi visu, kas ir apkārt. Skrienot, tu principā tev jāskatās uz kājām, vai tur kaut kur nepakristu, kaut kur pa krauju nenomestos, nedod Dievs vēl, bet pārgājumā tu redzi tik daudz visu, ko, un tas laiks pavadīt, tas pilnīgi kaut kas cits, un tas nenormāli fantastiski pieredze bija man, un tā mani aplipināja pārgājieniem. Tad ne tikai skriešana, bet arī pārgājieni, kā tu to visu apvieno? Nezinu, kaut kā saplānoju savu laiku. Zinu, ka brīvdienās ir brīvdienas, un es visu agri no rīta izdevu. Piemēram, ja ir pārgājiens, mēs ejam agri, lai mēs pa dienu jau pēcpusdienā esam atpakaļ jau pie ģimenēm. Un tad mēs varam veltīt vēl laiku pie ģimenēm līdz vakaram. Vai arī, ja bērniem, piemēram, mēs braucam kaut kur projām, tad mēs ar bērniem ejam pārgājienos. Vai arī citā pilsētā kaut kur nakšņojam, tad es no rīta izskrienu, visu apskatos, kur mums vajadzētu kaut ko apskatīt, kamēr visi mostās, jau pēduši brukt, tad dodamies tur ekskursijās, kur es esmu izpētījusi. Tad sanāk, visa ģimene tiek iesaistīta fiziskās aktivitātēs. Jā. Bet vai arī ir tā, ka bērni redz, ka tu sporto, ka tu skrien, sasniedz mērķus, un viņiem tas palīdz, un viņus tas motivē arī to darīt? Es domāju, ka jā. Pirmām kārtām viņi jau ļoti lepojās. Viņi visiem stāsta jau un tā. Bet, uz Tirnabukos, tas jau viņiem ir obligāts pasākums, ka mēs vienmēr braucam, bet mēs braucam ar nakšņošanām. Tas viņiem tāds reāli brīvdienu pasākums. Vai tev arī patīk tādi simboliskie skrējieni, kā piemēram apskrien Latvijas kontūru, noskrien kaut kādu konkrētu kilometru skaitu tajā un tajā dienā, vai piemēram savā dzimšanas dienā noskriet, cik tev paliek? Jā, kontūru mēs skrienam katru gadu. Jelgavā, viskaistākā Latvijas kontūra ir Jelgavā. Tagad pasāku, šogad ievies tradīcija arī Bauskā, mēs skrējām kontūru, jau savācām bariņus. Tā, lai nebūtu garlaicīgi, lai nebūtu tā rutīna, mēs izdomājam, vai kaut kādu ciparu izskrien, piemēram, tur 21. Vai šī gadā bija, kad 31. decembrī sanāk 20-23, jā? Tā es noskrēju. 1. janvārī kā 20-24. Kaut kā, lai pašai interesantāk, lai nebūtu ritīgi rutīna. Uzreiz arī tā, uzreiz ir skaidrs, cik jānoskrien, un tad dodies un izdari. Skriešana ir forši, pārgājieni ir forši, kādam pietiek ar 5-10 kilometriem, bet tev nepietiek. Kāpēc ultramaratoni? Kāpēc? Tu aplipināji, starp citu?
Noklausoties tavus pirmos podkastus, es uzreiz nedomāju, vienkārši pieredzēju Rīgu Valmieru. Es pat nestādījos, kas tas vispār ir, jo es biju lielākais, man liekas, kaut kā. Varbūt, ka maratonu tajā laikā biju noskrējusi, bet man liekas kaut kas nenormāli vaiprātīgs, bet es pieteikšos un visu un atpakaļ ceļu nav vairāk. Jā, tā es pieteicos pirmā reize Rīgu Valmieru 22. gadā, jāsanāk, 22. jā. Jā, tas ir interesanti šo dzirdēt, ka pēc noklausīšanās stāsta var pieteikties ultram, kā es vienmēr saku, man ir milzīgs prieks, es vienmēr atbalstu, bet atbildību neuzņemos. Jā, bet par Rīgu Valmieru mēs noteikti parunāsim, bet es gribu sākt ar tādu svaigāko tavu ultru, kas bija pērnā gada decembrī, tu piedalījies pasaules čempionātā 24 stundu skrējienā Taivānā. Kad tu saņēmi šo te ziņu, ka tev ir iespēja startēt Latvijas izlasē pasaules čempionātā, kāda bija tava reakcija? Es domāju, ka tas ir joks, jo Matīs man pienāca tas ja es nemaldos, jā, viņš man uzzināja, un tas pirms tā starta, bet visu tā dienu tā pagāja miglā, un es nesaprotu, bet tas bija joks vai kas. Es viņam pēc tam rakstu, saku, tiešām, jā, un tā, tu apdomājies, un tā, un es visiem stāstu, man visu, nav nekāda varianta, viss vienalga, cik vajag naudu, braukšu un visu, un nekad dzīvē vairs nebūs tādas iespējas. Labi, jā. Vai tu saprati vēl, uz ko tu paraksties? Noteikti ne. Noteikti ne. Bet sanāk, tu saņēmi ziņas tirnumu, kāds bija vasarā. Jā. Tad tev bija laiks sagatavoties. Tu pēc tam uzreiz, kad tu saprati, ka tu brauc, tu uzreiz sāki gatavoties kaut kā specifiski? Es jau, principā, pirms tam jau diezgan intensīvi arī vingroju, skrēju, gāju. Tas tikai vienkārši mazliet nelāk apjomu, bet ar prātu. Kādās sacensībās, kas nāca, bija jāskan ar prātu, lai tu nedod Dievs kaut ko nenotraumētos, un tu netiktu vienkārši uz to startu. Man ir bijis tā, ka es uz taisno arī neprātīgi skrēju un dabūju traumu, un zinu, kas tas ir. Es raudādam skatījos, kā citi skrēja. Es vienkārši neaizbraucu turien, es nezinu, ka man būs vēl grūtāk to noskatīties. Jā, tas tiešām traki. Tur ir ļoti tas balans jāatrod. Jā. To patiešām ir arī grūti izdarīt. Tu zināji to, ka šis skrējiens būs 24 stundas, un tas būs apļos. Vai tu kaut kā tam gatavojies psiholoģiski, tie būs apļi? Psiholoģiski, es man liekas, tam nav iespējams sagatavoties. Man iepriekš visu laiku ir šausmīgi griebušies apļi. Ja bija pateicis, ka, piemēram, pusmaratonā ir 4 apļi, es nebraukšu. Kas man pa piecīt visu laiku skriet, visu laiku uz riņķi, nebraukšu. Un tad reizē bija, patrenējās, varbūt paskarni apļus. Mūsējie, tur mums jau bija čata grupiņa, visi tur trenējas tos apļus skriet. Paldies, es saku, man vienai reizē dzīvē pietiks tur pāpļošu, pariņķošu, man ilgam laikam noteikti pietiksies. Un, ierodoties tur, cits klimats, cik laicīgi jūs ieradāties Taivānā? Mēs kaut kādu nedēļu iepriekš atlidojām. Tieši iemeslu pēc, lai aprastu, jo tur pilnīgi cits gaiss. Tā, ka ir karsti, ir sutīgi, tveicīgi, tā, nav ko elpot. Īsevišķi man ļoti grūti ir, man vispār telpās ir grūti, un tur vispār tāds spiedīgs gaiss. Un tur mēs gājām ar tiem skriet, lai vēl vairāk aprastu ar to gaisu. Mēs vēl daudz staigājām, visi kopā kā komanda, lai vieglāk būtu pie tā klimata pierast. Vai tu biji pieradusi līdz tam startam? Apradusi, ne pieradusi, bet apradusi jau, jā. Mēs jau aptuveni zinām, cikos tur saule, kad norietēs, ka būs tādi grādi, ka mums jau visiem jaciņas jau līdzi, jau mēs tā kā vietēji jau tur, jo mēs ar kājām bijām, man liekas, izteigājuši visas malas jau. Jā, tur ir jau arī tas, ka gribas apskatīt noteikti visu, jo tas ir pilnīgi citā pasaules malā un visu tvert par to laiku. Vai bija kaut kāds kultūras šoks vai kaut kas interesants, ko jūs pagaršojāt vai ieraudzījāt? Pagaršot, mēs baigi necentāmies, jo baidījāmies par saviem vēderiem. Šoks bija tāds, ka tur šausmīgi intensīva satiksme ir, un tur ir nenormāli daudz tie motorolleri. Un viņi visur, tā kā tādi tarekāni pa tām ielām, tur, brauc. Bet šoks bija tāds, ka nevienam nepīpina.
neviens, visi gaida viens otru, viņi nekur nesteidzās dzīvot. Piemēram, tu iesi ielai pāri, kur nebūs gājēji pāri. Viņi visi apstāsies, gaidīs, kamēr tu pāriesi un par turpinās savu ceļu. Nevis kā Latvijā nopīpinās to no galvas līdz kājām. Tad tu iesi pāri gājēji pāri. Jā, tieši tā. Nu, kā nav kur steigties, kā saka. Starta diena. Cikos bija starts? 10 no rīta. 10 no rīta. Un kā tu atceries brīdi pirms starta? Tu piecēlies, cik liels bija satraukums? Satraukums bija liels, jo mēs aizgājām brokastīs un ies neko tu vairs nevari, jo tu jau stresu. Un mēs tik vienmēr mukam prom. Tad sapratām, kas ir realitātē, kur jau esam nonākuši. Tu redz, ka visi tur ir tik stresu un kāds tur makaronu bļodi jau bija kaut kādas valsts, kas ar savām bļodām nāca makaronus no rīta ēst. Ko devu to ēdā? Jā, mēs tā kā bijām plānojuši laicīgi izbraukt, uz startu mums bija jābrauc ar autobusu no viesnīcas, bet, protams, kad izkasījāmies nelaikā, un gandrīz kaut kādas 40 minūtes tikai palika līdz startam, bet, es paspēju, jā, es ņēmu daudz ieteikumus no Sigitas Vācis, jā, un kamēr viss tur čupojās, es apguvos, pagulēju, sakārtoju domas, bišķi atpūtos, tā kā, nomierinājos. Jā, tas ļoti svarīgi tā sazemēties pirms nevis, lai pa galvu, pa kaklu kaut kur skrien, jo man tāpēc bija arī, tāpēc es ņēmu ar tā domu suportu sev līdzi, lai man nav jādomā par sīkām lietām, ka man viss jau ir izdarīts, kad es varu, principā, veltīt sevi skriešanai. Jā, atbalsta komandu zelta vērtē, ļoti daudz noņem tādu stresu un tādas detaļas, un droši vien arī tāds tīri psiholoģiskais atbalsts, uzmundrinājums. Tā ir drošības sajūta. Tā ir tik drošības sajūta, jā. Un kā tev atbalsta komanda jutās par to, ka bija jābrauc līdz, vai viņiem bija satraukums? Viņiem, man liekas, bija vēl lielāks satraukums kā man, jo mēs lidojām tik tālu un vēl 2 pārsēšanās un tā. Bet tad, kad es viņai pateicu, kad mēs lidojam, un kad tu noteikti lido 99%, man vīrs pateica, ka tev ir jālido, vienalga, cik tas maksās arī un tā. Bet mēs jau iepriekšējā gadā skatījāmies Eiropas čempionātu, tās 24 stundas, un tad es viņai tenī reizē saku, Evita, varbūt kādreiz dzīvē, zini kā, kad paspīdēs kaut kāda iespēja braukt uz kaut kādu čempionātu, brauks līdzi? Es saku, nedomāju, jā, braukšu līdzi. Reikā, tas arī ļoti svarīgi, vienmēr ir gatavs jebkurā laikā un jebkurā vietā galvenais būt kopā un atbalstīt un piedzīvot to visu kopā, jo noteikti esot atbalsta komandā arī tās sajūtas ir diezgan skaistas un unikālas. Jā, sākās sacensības. Kā tev gāja? Kā tu atceries? Man gāja īstenībā ļoti labi. Es tiešām izbaudīju sacensības pašas kā tādas. Jo man ir, protams, tas tā kā miglā pagājis ir, jo tu skrien ar tādiem, kā pateikt, tādi augstu līmeņu skrējējiem, pasaules čempioniem, tur ir rekordistiem pasaules un vēl visādiem tādiem. Liekas tāds, wow! Bet kurā brīdī nāk tā apziņa, ka tu esi pasaules čempionātā tur ar kādiem elites skrējējiem, vai to apzinies visu laiku, vai tas nāk tajā brīdī, kad tu ierodies stadionā, vai kā tas notiek, kad nāk tā apziņa, ka es esmu daļa no kaut kā liela? Man atnāca tā apziņa vairāk gan pirms paša finiša. Jo tagad skrien, tad visi vienādi, principā, mēs esam visi vienādi, jā. Viens otru pēc dibeniem jau pazina, jau pēc sāniem, visi jau zina, kur pēc frizūras, visi jau tik ilgi kopā riņķojot, jā. Man pēc tam atnāca, jā, pēc paša finiša, kad mēs drīkstējām paņemt karogus, un tad, kad es ietunos tai Latvijas karogā, un es eju, man birst asars, un skatos uz malā, un visādi valstu karogu, un es nespēju vispār noticēt, ka, es esmu tādā vietā, ja, kas parastais Latvijas kaut kāds skrējējs tur no Rundāls, un šeit pasaules čempionātā. Vai tu kādreiz biji izsapņojis to, ka tas būtu iespējams nonākt pasaules čempionātā, būtu tad, kad tu sāki skriet, vai tu par to vispār aizdomājies? Nē. Nekad mūžā es nebūtu iedomājusies. Guru vēl 24 stundas, nē. Man jau likās kosmos kādreiz, kad tas Rīga Valmiera, ka pirmoreiz, kas skrēja, likās kosmos. Bet 24 es pat nebiju iedomājusies, ka es varētu kaut kur. Es kaut kur varbūt zemapziņā, ka gribētu pamēģināt. Es gribēju kādreiz pamēģināt to mārsdīķi, bet tā kā pagājušajā, kad viņš saka tā backyardu, tad man nebija iespēja, man gribējās vairāk uz to backyardu. Tad nesanāca arī tas 12. Un tad 24.
Jā, 24 stundas ilgs laiks. Kā tu atceries par stundām? Kā tev veicās? Vai bija kāds lūzuma punkts kādā brīdī? Lūzuma punkts bija pēc kaut kādas 16 stundas, laikam, ja pareizi atceros. Grūti palika, fiziski grūti, bet kaut kā saņēmos un turpināju atkal skriet, jo es ļoti maz īstenībā gāju tikai tad, kad ēdu makaronus, tad paņēmu trauciņu rokā un gāju. Dabiski to te gāju. Tas, protams, skriešanā ir svēta lieta. Kā saka, skrējējiem daudz vieglāk šis tolets tēmas sastarpēji. Tur jau īpaši, jo tur bija izrādās caurum tolets. Tupšanās. Un es tā, kaut kā pēc 12 stundas, es domāju, labi, 12 stundas pietupties, es vēl varu piecelties, tur vēl bija jākāpj ārā, tā normāli jāpaceļ kājas. Un es domāju, labi, 12, vēl ciskas tur diez, kas būs vēl pēc cik stundām. Beigās atradām, kad ir arī parastās tolets. Tur kaut kur tālāk, tur viena būdiņa bija ar parasto podu. Bet viņiem aktuāli tie caurum tolets visur. Arī tā detaļa, ko pēc 11 stundām kājās jūt diezgan pamatīgi. Tad sanāk, ka tu vispār nesēdēji šis 24 stundas nevienā brīdī. Es vienu brīdi apsēdos, kad nolīmēju pirkstu tūzmu. Un viss tas arī bija. Jo es biju sev tādu nolikusi mērķi, ka es neiešu iekšā tur teltī, nesēdēšu. Ja gribēšu atpūsties, es apstāšos, nolikšos pie galda, viss. Jo ir ļoti grūti piecelties, ja tu esi apsēdies, ļoti grūti uzsākt ir. Tāpēc vieglāk bija skriet nekā iet. Jā, droši vien tā. Tad sanāk arī ēdot, tu gāji tos aplīšus, un tā jau arī tos metrus, kilometrus var savākt. Tieši tā, atceros, ka kāds arī to teica, ja tu esi tur Eiropas vai pasaules čempionātā, tad tu vari to makaronu bļodiņu paņemt līdzi un doties. Tas ir ļoti, ļoti labi. Jā, kāds bija tavs mērķis? Vai tev bija mērķis kāds konkrēts kilometrus savākt, vai izbaudīt, vai kā, piemēram, tempu izvēlējies? Man mērķis bija tie 200 kilometri. Pēc viņu datiem bija 196 ar kāpēc, nepilni 197, bet visiem bija tur plus mīnus 5-6 kilometri, jo nevar izskriet precīzi 2 kilometru apli, vai kādu trajektoriju tu skrietu, jā. Es neapzināju zinu, kad ir tie 200 kilometri, bet pēc finišē es jau teicu, ka nākamreiz. Tempus izvēlējos, es jau zināju, kāds ir temps, kurā es varu ripināt, man liekas, nezinu, vienalga, kur. Tas 6 kapēkām, tas man ir tāds, es principā tipinu 6 kapēkām tā, kad es nenogūstu, nepiekūstu, neko tādu. Es izvēlējos arī Rīgu Valmieru pirmajā. Zināju, ka es nenomiršu pa ceļam tādu tempu. Un tad es tipināju līdz Valmierai. Kas saka, pirmajā reizē aptaustīt, un tad nākamajā reizē jau... Bet tad ir tas mērķis arī vēlreiz kaut ko tādu? Nē, noteikti. Šogad Latvijā ir. Projām. Un tu jau esi tā kā gatava, ka ir jau ielikts kalendārā. Jā. Es jau reģistrēju, jums viss atpakaļceļi nav. Viss atpakaļceļi nav. Super. Man tiešām vienmēr prieks dzirdēt, kad ir tā vēlme atkal skriet tās ultras un vēl arī tādas pamatīgās, kas ir 24 stundas. Man bija tā, man ir katras sacensības tā, ka ja es jūtu, ka man paliek ļoti grūti, es drausmīgi sevi nemocīšu. Viņam, piemēram, tā kā bija 24 stundās, ka man uz pēdējo pusstundu ļoti sāka rebt galva. Un tad es pēkšņi atcerējos un redzēju visās malās tos vemjošos cilvēkus, tos krītošos, kas tur kratījās krampjos un ģībušus un visādus. Un tad domāju, vai tiešām es gribu tā finišēt, kaut kur vienkārši nogāzties un viss. Jo man bija mērķis to klucīti dabūt. Ja mums iedeva klucīti pirms paša finiša, un tad, kad noskan L3 signāls, tad bija jāliek viņš pie kājām, un tad tev nāka mērīt, Mums bija mērķis tas klucītis, Un tad, kad man sāk rēkt tā galva, tad es, protams, kad skrienu un domāju, vai man to vajag? Nē, vienkārši pārgāju soļos, sāku soļot. Lai izbaudītu tā līdz galam, lai tu jūti visu, Jo mēs ar Zani, otru meiteni no Bauskas, kas skrējām, mēs teicām, lai kā mēs skriesim, paliksim par cilvēkiem. Ļoti labs teikums tiešām. Un ļoti labi, ka tu pieminēji par tiem vemjošiem cilvēkiem un cilvēkiem, kas krīt, jo arī šajā podkāstā es cenšos parādīt to, ka ultramaratoni ir skaisti, emocionāli un savu spēku pārvarēšana tur ir,
Bet ir arī šī te otra puse, kad var pārforsēt vai kaut kas vienkārši atgadīties un notiek tā, kā tu stāsti. Tāpēc vienmēr ir vajadzīgs šis ultraspēks īstajā brīdī pateikt nē, vai pāriet soļos, vai kaut kā tā, lai saprastu to, ka ir taču vēl citi starti priekšā un darīt visu, lai tomēr būtu vēl citi starti. Jā, un par ēšanu. Ko tu ēdi šajās 24 stundās? Makaroni, tas bija viens. Makaroni, jā, tas man bija viens. Bērnu putrītes, kas iet uz urā, jo viņas ir šķidras, tur ir gan rīsa vai auzas, vienalga ar augļiem. Želejs, sāls tabletes. Un tad ir uz galda sākt visi iespējamais, bet tur jau nebija tādas iespējas, kā mums Latvijā, ja? Tur ir tas, kas ir, kaut ko mēs veikalās atradām, tur čipši, kaut kādi sāļi, cepumi. Principā man parasti ir tā, ka es velku uz tiem sāļajām lietām, lai nav tik daudz sāls jāēd, lai nenāk krampji, vēl visādas problēmas. Un tad man parasti ir izlikts viss kaut kas, jo nedod Dievs man kādā brīdī kaut ko sagribēsies. Un jā, tad tas vai nu čipši, vai nu sāļi cepumi, vai nu marinēti gurķi bija. Aivars bija atradis Taivānas veikalā vienā marinētas gurķus, garšīgi bija. Marinētie gurķi ir tāds ultra, man liekas, tāds obligāti jābūt. Ne, kolas bija, visi apkārtējie veikali jau bija izpirkti, kolas jau bija izpirkuši, visas valsts pirka kolas, visi pilnīgi, un tā, kad iepakojumiem stiep uz sacensībām. Es nezinu, kā, vai tur mums tādā galā viņu pašu sacensību organizatoriem bija kola. Es pat nepateikšu. Bet es vienmēr nodrošinos pati, tad es zinu, ka man ir, ka es ne ar vienu citu nerēķinos, ka man ir pat, es zinu tiešām, ka man ir. Vai tu paspēji arī pavērot, kas ir citu dalībnieku, citu valstu šajās te teltīs, kas ir uz galdiem, vai tu pamanīji kaut ko interesantu? Īsti nē. Neredzējām mēs, bet viņi pārsvarā kaut kādus visādus kokteļus, jo pārsvarā viņi skrien pudelītēm, un tad, kad skrien garām tam kastēm, katrai valstī bija tā kā izkastīte, kur viņi var savus tukšās pudeles nest iekšā, un tad paskatījos, tur, jā, žēlēja, tur pudelīt, žēlēja, neko tādu baigā, nē. Vai visu, tā kā jūs paši klājāt šos te galdus, vai kā Rīga Valmiera saka, restorānus, vai tomēr organizatori arī kaut ko dod? Nē, organizatoriem arī bija savas teltis. Viņam tur bija banāni, apelsīni, končus visādas. Kādā brīdī esmu devuši makaronis, tos es nepamanīju, jo, kad es pieskrēju, tad bija jau kartupeļu biezpati, to es negribēju. Bet man bija savi roltoni, un tad man Evita sataisīja roltonis, un tad es gāju aplītī. Vēl ļoti aktuāli mums bija buljoni. Jā, man bija visādi veidi buljoni. Un tad tur bija sadalījusi katram, tur tā izdalīja, lai pietiek arī man, visiem citiem, jo tie aizgāja ritīgi. Tas arī droši vien pret nelabumu, es saprotu, buljons arī palaikam sāls. Sāls, jā, jo puišiem palika ļoti, ļoti grūti, un piemēram Elvijam, viņam vairs nekas nelīd iekšā, un tad es piedāvāju savu buljonu, un tas viņam uzreiz aizgāja, jā. Kā buljons, tas jāpatur prātā, bet manuprāt arī Rīga Valmiera var dabūt buljonu. Jā. Tas tāds interesants. Vai tu arī skrienot parunāji ar kādu citu skrējēju vai viens otram mājāt, kaut kā uzmundrinājāt, vai tā bija? Mēs savai komandai viens otram visu laiku uzmundrinājām. Vai pacēl roku, vai sākumā mēs tur uzbļauj, tur vēl kaut ko, pēc tam jau arī klusāk jau palikt, tur jau pacēl roku. Un tad, kad pienāk brīdis, kad redz, ka grūti ir, kaut kā piemiedz ar aci, un tāpat tu redz, ka tev piemiedz ar aci, un tas jau liekas, ka tāds atbalsts viens otru ļoti, ļoti atbalstījām, jā, trasē. Un tā, kad puišiem sākās jau lūzums, tad viņi tur jau, Gita, davai, Gita, davai. Bet zini, kas bija interesantākais, kad Kanādas meitenes, mamma ar 2 meitām, visi 24 stundas gan viss gāja pa trasi un bļāva, visu laiku atbalstīja visādi, visus. Viņai vīrs skrēja, pēc tam to es zināju. Un kaut kādā 11. stundā, jo viņa visu laiku, kad bļāva atbalsties, viņai tur pretī I love you, tur viss kaut ko pretī arī, lai viņiem būtu pacelājoši, jo, cilvēki jau sagruši, neviens jau vairs neatbild. Bet es, kad man arī pašai uzreiz ir tā, un tad 11. stundā pēkšņi skrien atkal redzās tā Kanādas meitenes, un viņi pēkšņi tā, Gita! Tas ir tik jauki. Jā, viņas bija jau sarakstā jau. Un nākamdienā mēs viņus satikām, kad bija vakariņas, un tad viņas man pienāca, vai tiešām man sauc Gita? Es saku, jā, un tad viņas stāstīja, kā viņas meklējuši, tad viņas sarakstā manu vārdu. Jā, tas arī pilnīgi, es zinu
atbalstot, kad skrējējs tev pamāja kaut ar acu skatienu, paskatās un novērtē to, ka, jo tajā pašā laikā es esmu skrējēji, un saprotu, ka ir kaut kādi grūtie momenti, un kad, ja man neatbild, es neatvainojos, bet tomēr, man liekas, viens otram uzreiz tā enerģija, gan pašam, gan jāpadalās arī ar savu enerģiju, un arī viņam vajag pats, un viņš arī 24 stundas, ja viņš to staigāja ziņu, piemēram, tas onkulīts, Taivāns, viens onkulīts, visas 24 stundas tur stāvēja, bļāva, kad viņam viņš piekusta, viņš sita tamburīnu, bet viņš visas 24 stundas, un tāds vecs onkulīts bija. Un tagad kopumā, kā tu atceries šo te pieredzi, vai tu būtu kaut ko mainījusi, kaut ko darījusi savādāk, vai tev ir kaut kāds secinājumi par šo te? Mainījusi, varbūt uz beigām, jo uz beigām, tā, ka man pateica, ka man tur trūks tik un tik kilometri, tev jāskrien tādā tempā, ja. Kļūdījās ar tiem cipariem, jo es arī sāku ātrāk skriet, lai dabūtu tos savus 200, un varbūt tādā brīdī arī es pārāvu, kad man sāka griezties tā galva, jo viņas nebija pareizi izskaitļojuši, ka nevajadzēja man tik ātri skriet, es varēju daudz lēnāk skriet. Nākamreiz man vienkārši, es jau zinu, kad es aptuveni esmu salikus kādā tempā es skriešu, un cik stundās, cik man jābūt ar kilometru, lai es, piemēram, sasniegtu savu mērķi, ja? Tos vismaz 200 kā minimums tos kilometrus. Un vēl par šo te apli, kāds viņš bija, vai tur bija kaut kā turpat pakaļ jāskrien, kā bija ar laikapstākļiem, vai tie netraucēja? Bija jāskrien uz vienu galu, tad 180 grādu pagrieziens un skrien atkal atpakaļ. Uz vienu galu bija pretvējš, augsts, lietus, ik pa laikam lietus, un tā, kad tu pagriezies pretējā virzienā, tad atkal ir pirts, reāli sauna, tā, ka tev aizsit pilnīgi elpa, un katrā aplī šitā. Un kā bija to izturēt? Interesanti, tāpēc garlaicīgi nepalika, jo tu jau zini, ka atkal kaut kas mainīsies. Interesanti. Un ko tev atbalsta komanda teica finišā, kā viņi atcerās šo te momentu? Mēs raudājām, jā. Zini, kā ir tāds, ka tu nespēji noticēt vispār, ka kaut kas tāds vispār ir izdarīts, un tur mēs esam vispār tik tālu atlidojuši, lai skrietu vienkārši. Kā bija ar atjaunošanos? Vai bija viegli aizmigt pēc šī notikušā, kā nekā negulētas 24 stundas? Aizmigt bija grūti. Es vairākas dienas, man liekas, kad īsti negulēju. Mums arī tāds mājas ceļš sanāca briesmīgi garš, un tad tur pārcelti reisi. Mēs gulējām gan Šanahajā, gan Vācijā, un lai līdz mājām vispār tikt. 24 stundu vietā mēs lidojam 54 stundas. Tāpēc, kad Vācijā aiztaisīja lidostu ciet. Bet to laiku, principā, es varu teikt, īsti nebiju gulējusi pāris stundas ik pa laikam. Bet man vairāk bija interesanti tas, ka man dega pēdas. Mēs vēl nākamdienā gājām pastaigāties, tā kā, lai kājas, lai attiet un lai viss pienskāpes izdzinātu. Un tad nākamā dienu mēs staigājāmies, un tad es jūtu, kā man svilst pēdas. Nevajag, ka man kaut kas baigs sāpē. Ne, es biju ļoti pārsteigta. Es domāju, ka es būšu tā kā robotiņš, jo tur bija vakariņās, kad mēs gājām, tur bija ļoti daudz robotiņu, es vēl uzpilnēju šādas tādas. Jo es biju redzējis kaut kur video, kad cilvēki pēc tādiem skrējieniem vienkārši robotiņā staigā. Man bija pārsteigums, ka man bija tikai 2 tādas nenozīmīgas tulznas. Es biju principā gatavojusies, jo es arī pirms pašas vispār kaut kad vasarā sāku uzmērēt uz pirkstiem krēmus, jo man mūžīgā problēma ir tulznas. Un man arī Rīga Valmiera bija tā, ka man bija pirkstu galos tulznas beidzās ar to, kad arī naga, protams, ka nonāk nost. Bet pēc šī man neviens naks nenonāca nost. Tur noteikti ir apavu izvēles. Apavs, jā. Pēc Arta Šauriņa ieteikumus paņēmu 2 izmērs lielāks apavus. Jā, un apavi, jā. Un es domāju, ka arī tas krēms, ko es smērēju, ko man Lita ieteica. Varbūt var padalīties, kas tas bija par krēmu. Nok, ja nemaldos, vāc kaut kāds ražojums pret tulznu krēms, skaitās viņš. Un apavi kāds tev bija? Hokas, es skrēju hokā. Jā, jo hokām es visu laiku esmu skrējusi ar Nikeiem jau 11 gadus, ja? Cik es skrienu. Un uzvelkot hokas, es biju ļoti, ļoti pārsteigta, cik platas ir hokas. Pungali ir ļoti plati, un to pirkstiem ir kur pamt.
Un līdz ar to redz, tāpēc arī droši vien arī neveidojas tās tulzas. Tad varbūt tiem, kam ir tulznu problēmas, kuriem metās tulzas, varbūt hokas ir laba izvēle. Iespējams, jā, jo es neesmu redzējis vēl platākus pagaidām apavus. Es meklēju, joprojām visādus meklēju, bet es pielīdzinu reizi hokām. Tagad es zinu, jā, ka ir arī tāda varianti. Tev bija otrais labākais rezultāts no Latvijas šajā te pasaules čempionātā. Kā tu par to jūties? Nu, protams, ka gandarīt, ka tas starp visiem, ne tikai starp meitenēm, bet arī starp puišiem, vispār kopumā forši. Vai tev ir kāds ieteikums citiem, kuri varbūt saņem šādu uzaicinājumu un nesaprot piekrist, nepiekrist, kam gatavoties, vai tev ir kāds ieteikums? Nu, es domāju, ka lielākoties, kāpēc neapstiprina, piemēram, savu dalību, tas ir finansiāli iemeslu dēļ, ja. Ja tev nav atbalsta, ir grūti, diezgan lielas naudas summas, bet saņemties, es domāju, es nepakautrējos aiziet uz domi, piemēram, pajautāt līdzfinansējumu, man darbā piešķīra līdz ar to, man bija vieglāk pateikt jau jā, bet fiziski, es domāju, ir jāmēģina jebkas, ja tev piedāvā, kāpēc nē? Kad tu vēlreiz dzīvē aizbrauks pie mums pasaules čempionu, tu varbūt tā ir pēdējā tev iespēja. Mēģini. Es saņemt sevi rokās un pamēģināt. Jā. Kā saka, labāk pamēģināt un nekā domāt, kā būtu, ja būtu. Jā, tieši tā. Pirms šī decembra, oktobrī tu aizbrauc uz Hāņa 100. Noskrēja 9 no 15 apļiem. Kas notika? Man bija pēc pirmā aplis atskrēja sev, es saku, ak, Dievs, es vairs neskriešu. Es kaut kā biju izdomājis, ka nebūs tik triki, ja? Bet tur bija tikai augšā lejā visu laiku. Un man likās tik grūti. Un es jau savus ekspektācijas biju izlikusi kaut kādus tur noteikts laikus. Un paiet gadu 5 apļi, es saku, ka es neskriešu vairāk. Un pēc katra aplis teicu, ka es neskriešu vairāk. Un es meklēju visu laiku iemeslus, lai izstātos. Principā visu laiku meklēju iemeslus. Un tad manī 9. aplī, un es skrienu domāju, ja es tagad noskriešu tad 10, man jāizskriešu viņu 10, un tu jau vairs varianti nav 5, ir obligāti jānomoc. Bet tad man sāka čīkstēt celis. Un tas noteikti man bija arī galvā. Un es atradu iemeslu, kad man sāka čīkst celis, man sāp mugura, kaut kas vēl man tur bija, un es teicu, nē, tā kā man ir jāatliek, ja kaut kas notiks, nedod Dievs, tad es netikšu decembrī nekur vairāk, ja. Es atradu iemeslus izstāties, bet es braukšu atriepties. Tomēr tu esi gatava tur atgriezties, jo pēc fiduša, es tur nebraukšu. Nē, es tā teicu, nekad dzīvē, nekad mūžā, pēc 2 dienām. Viens meklēja jau botes, man vajag botes citas, es braukšu atriepties. Es jau vairs neticu, es jau saku, ja saka, ka neskries, tad es saku, tiekamies nākamgad. Tā ir tas spīts kaut kā vēlreiz un vēlreiz pamēģināt. Bet vai tu devies uz šīm sacensībām, sacensības nekad nav treniņš, bet vai tas bija kaut kāds mazais treniņš vai lielais treniņš decembra notikumiem? Jā, tas bija tāds mērķis, kad vismaz pariņķot, jo tā kā es iepriekš nebija tā riņķojis. Pariņķot, jā, un 100 kilometru, kāpēc ne treniņš nevarētu būt? Jā. Tā kā tas bija plāns, kā tāda sadaļa gatavojoties uz pasaules čempionātu. Ko tev deva šī pieredze, ka tu izstājies, tu pieņem šo te lēmumu, ka tomēr man ir cits lielāks mērķis, vai tu izdarīji secinājumus par šo? Tā bija pirmā, kur pirmo reizi izstājos, bet es vienmēr esmu nolikusi sev kaut kādas svarīgākas sacensības. Piemēram, šogad arī ir vairākas sacensības, kurās vienkārši piedalīšos, bet neiešu līdz galam, jo es zinu, ka nākamās man ir svarīgākas. Un tad tādā brīdī bija, man bija tas decembris, man bija svarīgāks par visu, un es baidījos arī kaut ko satraumēties, jo tur diezgan pēc tam palika ļoti slidens, un tur varēja kalniem noripot, jā, un nedod Dievs kaut ko savu sadarīt, un tad es būtu savu visu dzīvi, man liekas, visu nagas būtu nograuzusi. Ja nenoiet no tulznām, tad nograuz. Jā. Tā ir, jā, manuprāt, tas patiešām ir svarīgi pieņemt šo te lēmumu, jo tas tomēr, kā saka, veselība pirmajā vietā. Protams, šajā podkāstā mēs par to
bieži vien aizmirstam, un, ja nāk arī, kas mums ir Rīga Valmiera rekordisti, protams, viņi tajā brīdī iet uz to mērķi, bet tomēr prātā vienmēr paliek tas, ka ir jāpieņem pareizais lēmums, turpināt vai izstāties. Jā, tātad ir šosejas skrējieni, ir taku skrējieni, tu skrien arī stirnubukos. Kā tev pašai šķiet? Šoseja vai takas ir tavējās? Patīk, man ļoti, ļoti patīk taks, man ļoti, ļoti patīk meži, man viņi vilina, bet sanāk šoseja. Vairāk padodās šoseja kā takas, bet takas ir nenormāli mīļas, jā. Tad man šogad arī bija jāizvēlēs starp vilku un 24 stundām rojā, tad es ar sakostiem zobiem tā kā pateicu vilkam nē. Ļoti žēl. Kā tu vērtē savu pieredzi stirnubukos, vai tu izbaudi šo pasākumu kā tādu kopienas sanākšanu kopā un skaistos skatus takās, vai tomēr ir arī tas sacensību gariņš iekšā? Īsti sacensību gariņš nē, jo es zinu, ka es tik ātri nevaru paskriet takās, noteikti nē. Bet mums tas tā kā ģimenes jau izbrauciens, jo mēs paliekam vairākas dienas tur, arī pirms tam jau aizbraucam. Un es skrienu tā, lai man paliktu dvēselē, nevis es tur nomirtu finišā, ja nokristu gar zemi elstu un kā, bet es skrienu un tad es mēģinu kaut ko saskatīt. Bet mēs iesākam jaunu tradīciju stirnubukam, kad mēs izējam pārgājienā. Tieši to, piemēram, lūša trasi, vai nu pirms, vai nu pēc mēs izgājam pārgājienu, jo tu skrienot neredzi to, nemaz neredzi tik daudz, jo tu visu laiku jāstās uz kājām, jāstās uz marķējumu. Tā jau centies kaut kur palūrēt riņķī, jā, bet jā, un tad mēs izējam tos marķētos, Mešs ir mešs. Vienmēr var pabrīnīties, kur var atrast tādas takas. Jā, es katru reizi domāju, kā viņi atrod, kā? Ļoti skaisti. Tāpēc mums ir brīnišķīgi organizatori, kur to izdara. Varam tikai viņiem teikt paldies, ka parāda mums šādas vietas, jo noteikti stirnubuki ir tie, kas ļauj atklāt vietas, ko droši vien tādā ikdienas, izbraucienā mēs neaizbraucu uz tādām vietām vai vispār palaistu garām, ka tā ir. Nu jā, tādas mazas pilsētiņas, piemēram. Nu, mēs pateicoties stirnubukam, mēs esam principā izceļojuši visu Latviju. Un nevis tā, ka vienkārši aizbrauc un aizbrauc mājās, bet mēs paliekam, jā, un tad nākamā dienā vēl kaut kur meklējam kaut ko interesantu. Un jā, tas tikai pateicoties stirnubukam ir, jā. Man patīk tas, ka es biju nobriedusi, kad nākamajā sezonā es sākšu skriet stirnubukos zata distanci, es nebiju nekad piedalījusies, un tad izziņoju kalendāru, un pirmais posms bija Meža parkā, kur es dzīvoju 2 kilometrus no Meža parka, un es, tik apskatīšu Latviju. Bet, protams, tas tikai viens posms, un starp citu, kā man atklāja Meža parku, arī, ka tur var būt kalniņi un taciņas, un tas bija diezgan jaudīgi, tā kā paldies stirnubuka organizatoriem. Bet vēl, tu uzvarēji ultraspēku konkursā un tiki pie Angiko vestes. Kā tev skrien šajā vestē? Nu, ļoti foršs, jo man ir redz pa gabalu tagad. Ja, es vienmēr rūpēju par savu drošību, vienmēr man ir kaut kāda atstarojoša, bet šitā veste, viņa arī ļoti ērta, to nekur neķerās rokas, piemēram, ja? Bet viņa ir tik ļoti atstarojoša, ka visi pa gabalu tagad redz. Un arī ļoti skaista. Jā, ļoti skaista, ļoti ērta, un noteikti ies uz Rīga Valmiera. Tieši tāpēc es arī par šo te vesti sāku runāt, ja, jo tad, kad es paziņoju to, ka tu iegūsti šo vesti, tad tu komentārā ierakstīji. Man Rīga Valmiera 2024 būs skaista veste, un tas bija uzreiz skaidrs, tātad tu plāno tur skriet, tātad nekas nav mainījies. Nē, nekas nav mainījies. Jā, tad 4. maijā es tevi gaidu pie Sīmaņu baznīcas, tiekamies tur. Ar vesti, laimēto. Jā, viss ir norunāts. Jau pieminēju par savu pirmo Rīga Valmieri, kad tu devies savā ērtā tempā, baudot. Vai tev vispār ultrās ir svarīgi baudīt katru kilometru ar sirdi un dvēseli? Noteikti, jā. Jo tas ir laiks tev, vienam pašam. Tu vari skriet. Piemēram, man ļoti patīk skriet no viena gala uz otru. Un tu skrien. Nu, katru reizi izskriesies. Vēl nesanāk, vēl skrien. Es atceros, ka tad, kad tu gatavojies pirmā Rīga Valmierai, tad, ja man informācija neviļ, tad tev bija arī kaut kāds nolikts mērķis, cik soļus tu gribi mēnesī vai nedēļā savākt.
Matīs man visu laiku atgādina par kaut kādiem miljonus soļiem. Viņš visu laiku seko līdzi, cik man soļi ir. Viņš vienmēr saka, reko, tev miljonu soļu atmaksājis. Tas vienkārši ir ikdienas tāds, ka tu tāpat ikdienā esi aktīvi un tas vienkārši sasummējās. Jā, tas notiek kopā. Nē, nu tad, protams, ka es arī iespringu, jā, kad vairāk vajag kustēties, lai tev tā izturība kaut kāda palielinās. Jo tu jau nezini, ko tu ej pirmo reizi vispār, jā? Un tad tu baidies vai nedod iestādi, tur kaut kāda lūzumi būs vai vēl kaut kas. Bet es jau biju uzreiz nolikusi to mērķi, skriet no punktu uz punktu. Nekur nepāriet soļos vispār nekur. Un, ja tu gribi atpūsties, atpūtīsies tādā punktā, skrien pie sava supporta. Tur tu dabūsi visu, ko tev vajag, bet skrien. Vai tev arī izdevās tas? Jā. Tas man bija pirmajā reizē, jau bija tā nolikts, un man tā arī izdevās. Un jau tev pirmajā reizē jau arī bija atbalsta komanda, es saprotu, sagaidīja jau ar kaut kādiem taviem, nezinu, želejām vai kaut kādām uzkodām. Kas bija tavā tādā vēlmi grozā? Man bija viss bagāžnieks piekrauts, jo es nezināju vispār, kas man vispār varētu, kas nepieciešams vispār ultras, ja tā pirmā ultra. Un jā, es uzrunāju, man bija uzrunāt citi cilvēki, viņam nedēļu iepriekš pateica, ka nē, un tad es uzrunāju Evitu. Evitu ar mieru, jā, labi. Nu, tad es sapirku pilnu bagāžnieku, tā ka reāli pilnu bagāžnieku. Bet man bija viss smuki pa kastītēm salikts, viņai bija jānoņem tikai vāci. Un pirms es tuvojos viņiem, es ierunāju telefonā. Viņa man, piemēram, ierunā ziņu WhatsAppā, un es viņai atbildu. Viņa man prasa, ko tu gribēsi? Un es skrienu, es gribēšu to un to. Nu, labi, tad sagatavoju jau visu kā nāk. Es jau visi vāciņi noņemti. Es pieskrienu, paņemu, aizskrienu. Kas bija tas, kas tev pirmajā reizē kārojās, ko tu gribēji, un vai tas mainījās pagājuši gadu? Pirmajā reizē es ēdu dasu maizes, atceros dasu maizes un tos sāļos kliņģerīšus, cepus tādus. Man bija gan marinēti gurķi, kam es nepieskāros, bet nākamā reizē atkal man tiek cepumi neaizgāja. Maizi vispār es vairs nevaru nevienā mirklī iēst. Man liekas, ka man noštupējas kaut kas. Tagad viss ir ļoti mainījies. Tagad es vienkārši sev piespiežu, piemēram, čipšu sapēs. Nu, piespiežu kārtā. Un kaut kas ir jāēd. Bet marinēti gurķi, jā. Kas man palicis? Nu, dateles. Dateles man palikušas, jā, no visiem laikiem. Bet arī ikdienā es viņas, ja nepērku brokastis, tad, piemēram, dateles ir kabatā. Zinu, kad es aizskiešu kaut kur tālu, kad sapēšu datelu mājās, tad es tikšu. Tu noteikti esi no tām, kas priecājas, ka Rīgas maratona finiša paciņā vienmēr ir dateles. Ne, viņam nav garšīgs dateles. Kā? Jo viņiem ir tās cukurotās dateles. Es pērku tās prēmiju, viņas ir daudz garšīgākas. Viņas nav ar cukuru pievienotas. Viņiem ir tāds daudz saldas. Kā varbūt kāds klausās, tad zina, kad skrēja patīk tomēr labāk tās bez cukura. Jā, želejs Rīga Valmierā arī. Jā. Man bija plāns, uz lapas man bija sarakstīts, es turpinu joprojām tā darīt, kad es uz lapas sarakstu pa stundām, kas ir obligāti, piemēram, tur želeja obligāti, sāls obligāti vai magnīzs kādā brīdī. Tas pēc stundām vadoties, lai vieglāk arī atbalsta komandai, tad es visu pēc stundām sarakstu. Tad tu esi ļoti organizēta savos skrējienos. Es jūtos tā drošāk, kad man viss ir, jā, kad es par sevi parūpējusies. Es vairs īsti nemeklēju tā kā, piemēram, Rīga Valmieras galdiem neesmu bijusi. Nē, es biju šajos restorānos. Nē, jo man parasti savā restorānā ir švitā, viss atliku likām. Nē, Evita šogad man liekas, man atnes ārbūzi no galda. Tas bija vienīgais laikam. Jā, bet man parasti ir, es vienmēr jūtos drošāk, ja es pat par sevi parūpējusies. Jā, 22. gads bija tava pirmā Rīga Valmiera, dabūja jau 8. vietu, tiki 10. Starp sievietēm, tad 12 stundas 18 minūtes. Pagājuši gadu 4 vietas augstāk, 4. vieta, koka medaļa, 10 stundas 33 minūtes. Uzlabots rezultāts par stundu 45, tas ir diezgan pamatīgi. Jā. Kā tu par to jūties? Es biju nenormāli šokā, nenormāli pacelā, tāpēc es apraudājos pie Sīmuļa baznīcas, nevis tāpēc, ka kaut kā tur, man parasti ir koka medaļas, liekas, ka Dievs labāk, tad pēdējo nekā koka medaļa. Tad šoreiz bija, ka es atskrēju un es ieraudzīju to rezultātu un likās, gandrīz 2 stundas un štrunts ar to koka medaļu, bet laiks ir ļoti, ļoti labs, jā, un es nejūtos sevi samocījusi, pārmocījusi, tā kā citiem trāpās, bet
Es tiešām atkal izbaudīju ritīgi visu pasākumu, visu skrējienu. Un tāds nenormāli pacelātība bija. Bet man lielais šoks bija par to, kad bija sprinta etapā. Jā, tas bija tas, ko es tev vēl gribēju prasīt. Kā tev tas izdevās? Kā tu šos te pēdējos 7 kilometrus noskrēji ātrāk starp dāmām? Es ieskrēju 100 kilometrā, un es tā kā gribēju, tā kā uzkost, un domāju, savākšos, sakārtošos, un skriešu uz Valmieru. Evita man dzen prom, skrien prom, ko tu ēdīsi? Es skrienu, un man dzirdu kaut kas skrien aiz muguras, un es pagriežos, un man likās, ka ir tā 5. meitene. Man likās, ka viņa tuvojās, un tad es sāku šausmīgi ātri skriet. Es noskēju kaut kādus 3 kilometrus, un joprojām pagriežos uz aizmuguri, un pastos, tas tā kā ir puisis, un kā es smējos visus atlikušos kilometrus. Pēc savas pārskatīšanās, dabūju sprintetu papirmo. Bet tas arī, manuprāt, ir diezgan iespaidīgi, jo tas nav minūtes sprinta etaps, vai tas nav pēc noskrietiem 10 kilometriem. Aizmugurē ir 100 kilometri, un tev tiešām bija tā jauda vēl iekšā. Jā, izrada. Tāpēc, kad es katru reizi sev nedaudz pažēloju, neliku sev mocīties, tu taču vari izbaudīt procesu un tā. Un tad iekšā bija vēl diezgan daudz. Tā tad tas nozīmē, ka ir vēl uz ko tiekties. Noteikti šogad, Šogad būs cita mērķi. Vai tev vispār bija šajā te gadā kaut kāds mērķis, ka tu varētu paņemt piedestālu, vai tu par to nedomāji? Nē, noteikti, kā zemapziņā, tāpēc domāju, ka vairāk vismaz līdz trīniekam vajadzētu tikt. Un es saprotu, ka skriešanā tas ir milzīgs laiks, 11 minūtes, bet tomēr starp 3. vietu un tevi bija 11 minūtes. Vai tomēr bija tā sajūta, ka tu varētu paņemt to kādā brīdī? Bija tā sajūta, bet man bija tāds, būtu bišķi garāk trasa. Pa īsu tie 107. Nedaudz, pa īsu, nenoķē. Nekas. Un kā tev šķiet, kas tev palīdzēja sasniegt šo te progresu gada laikā, gandrīz 2 stundas, 107 kilometru distancē uzlabot rezultātu? Ko tu mainīji, vai tā vienkārši ir pieredze? Kas notika? Tu jau jūties pirmkārt trasē jau drošāk, tu zini jau, ko tu vari, un vingrojies ļoti daudz, jo būsim godīgi pēc 4 grūtniecībām muguri it kādi viņi ir. Man viņi nebija nostiprināti, bet pagājušā gada es viņu ļoti, ļoti cītīgi trenēju to muguru, jo man viņi pa laikam sāpēja. Bet tagad pat 24 stundās viņi nereiz neiečīkstējās. Tā tad vingrošana ir ļoti svarīga. Jā, ļoti, ļoti. Kā ar atjaunošanos pēc Rīga Valmiera? Aizēju uz masāžām un dzīves cilvēks paliec. Masāžās tā izmasē, ka es nākamā dienā, kamēr meitenes manas gulēja, ja mēs palikām šogad pa nakti Valmierā, lai izbaudītu visu pasākumu līdz galam, mēs turpat pie Sīmiņa baznīcas bijām paņēmuši dzīvoklīti, un no rīta, kamēr meitenes manējās gulēja, atpūtās, es jau biju izstaigājusi visu Valmieru. Vai kā vēl enerģija jau atkal klāt, jau gatava, un kā ar tulznām vai krampjiem, vai nekas tāds nebija pēc pagājušā gada? Bija pagājušā gada, bija arī tulznas, bija man liekas arī pat nagi nonācis, bet krampji man tā. Jo krampjiem es saku, es vienmēr esmu sāls tablets, un magnīzes pa vidu kaut kā tiek iedzertas, lai nepiedzīvotu krampjus. Jā, tas par to palikšanu Valmierā es arī iesaku izbaudīt līdz galam to pasākumu, tas ir fantastiski, jo arī, lai ir tā sajūta, ka tā ir arī tomēr ultraballīte, tas nav tikai noskriet. Protams, ka tā ir dažādi, citi ir ļoti noguruši un vēlas ātrāk mājās, bet es iesaku tur arī pavērot, kā citi finišē. Mēs šī iemesla pēc, pirmajā gadā mēs aizbraucām mājās un diezgan ātri, jo mums ceļš tāls bija, un es pati braucu arī mājās, pēc tam neritēju atpūsties. Bet mēs dziedātams braucām toreiz mājās, tā ļoti pacelēta sajūta bija. Un tad šogad mēs tāpēc izlēmām paliksim pa nakti līdz galam, un jau šī jaunajā gadā jau mēs esam rezervējuši sakali jau. Un jā, bet tā sagaidīšana, ties cilvēkus, kas skrien vēl un vēl un vēl, un tās asaras, mēs pie katra cilvēka finiša mēs raudājām, tas emocijas ir nenormāls. Tas, ka tu finišē pats, bet es jau paspēju aiziet nomazgāties uz masāžu, un nācām apakaļ un gaidījām savus zināmus cilvēkus, nezināmos, vienalga visus atbalstījām,
un tāda nenormālas emocijas. Jā, un arī, kad tuvojās jau kontrollaiks, tad ļoti daudzi finišē. Tur ir viens pēc otra tāds sajūta, ka viņi tur stāvējuši, gaidījuši, un tas arī tāds maģisks moments, kad tajā pēdējā stundā ir ļoti daudz finišētāju. Un tu jau saproti, cik viņi ir cīnījušies ilgi ar sevi. Tas arī tāds pilnīgi citādāks tas moments. Tur, manuprāt, tādi vairāki punkti, kur ir tās asaras, un tu redzi tos rekordistus, tu redzi tos, kuri vienkārši sevi pārspēja, un arī tajās beigās tie visi, kas varbūt ir saulē bijuši vai milzīgajā Lietuvā. Jo mēs pirmajā gadā, kad braucām mājās, tik daudz vēl bija uz tās šoseis, un tu domā, ak, Dievs, nabaga cilvēks, bet viņš noteikti tiks līdz galam, bet viņš būs sevi, es noteikti nevarētu, es nevarētu sev noteikti šitā arī mocīt, ja man būtu grūti. Tāpēc es cenšos, lai man nav tik šausmīgi grūti. Un lai var pabaudīt, jā? Jā, lai var izbaudīt, nevis tā, ka tu, citi varbūt arī bauda tādā veidā, katrs ir savādāks. Bet es abrīnoju, jā, tos, kas tur finišēja 17, 18 vairākas stundas un jā, monstri tie ir. Es piekrītu. Šogad tu jau pateici, ka tu startēsi Rīga Valmiera. Varbūt tu vari mazliet padalīties. Vai kā tu gatavojies, vai kādi ir tavi mērķi šogad, ko tu darīsi citādāk? Mērķi, noteikti tādi paši piedestāls. Noteikti. Vairs jau nav variantu, tur jācīnās, jā. Jāskrien būs ātrāk. Gatavos kā parasti. Vingroju, skrienu, eju. Izturība jau tāpat paliek. Ja tu turpini, ja tu kaut ko atstās novārtā, tad jau atkal viss no jauna. Bet ja tu turpini, tas tā iet tevā krājkasītē jau iekšā. Un vēl tu esi šodien ieradusies finišētāja Rīga Valmiera džemperī. Kāda ir sajūta šajā džemperī? Nezinu, nenormāli mīļš džempers. Man liekas, nav siltāk džemperi nav. Man tiešām nav neviena siltāk džemperi, un es vienmēr viņu vēl visur, kur. Sasilda uzreiz sirdi arī. Jā, tāds arī lepnums ir, kad tu ieraugi vēl kādu, kad nāk tev pretī, tad, jā, viņš arī skrien. Es ik pa laikam šo džemperus redzu pilnīgi vispār nesaistītās ar skriešanas situācijās. Man liekas, te ir manēja, Rīga Valmiera. Es vienā muzejā ieraudzīju, ka vīrietis gāja. Es viņu kaut ko zinu, varbūt nezinu. Uzreiz meklēju, kas tas varētu būt. Vai. Jo liekas, ka ieraugi, cik kā viņu nepazīst, bet te taču ir savēji. Viņš zina, par ko tur pano, vai viņš ir gājis cauri tam pašam, tad ir interesanti. Gribu arī jautāt tev mūžīgi neatbildamo jautājumu, kāpēc Rīga Valmiera? Traka balīte. Man liekas, nav nekā tāda, Latvijā nav tāda vairāk skrējiena, ka tu sāc ar brīvības pieminekli, un tu kas skrien LRT, kur pie baznīcas. Nav cita mums tāda skrējiena. Nezinu. Es pat nezinu arī atbildi šīm, kāpēc. Tur ir tik forši. Rīga Valmiera ir arī top 107, un tu šobrīd ieņem 7. vietu starp sievietēm. 707, tāds foršs skaitlis. Kā tev šķiet, vai tas tev dos arī motivāciju pakāpties vēl augstāk šogad? Un es domāju, ka jā, kad vajadzētu pakāpties, jo es, kad pirmo reizi ieraudzīju visus tos topus un tāds, ak, Dievs, nopietni, es tik augstu. Tāds šoks bija, jā. Tieši vakar mēs šito skatījāmies mums ir skrēja grupiņa Bauskā un tiek apspriest par 100 km pasaules čempionātu, un es tieši izraku to 7. Es pagaidām esmu top 7, varbūt, ka man nemaz nespīd tas 100 km čempionāts. Kas būtu tas, ko tu pateiktu tiem, kas šobrīd ir atvēruši reģistrācijas anketu ultrataka.lv un domā pamēģināt, nemēģināt? Jo arī tu iepriekš biji skrējusi augstākais maratona distance, bet tomēr izdomāji par Rīgu Valmieru. Ko tu viņiem pateiktu? Lai viņi dara tāpat kā es. Vienkārši pieredzēs, un atpakaļ sen nav, vēl jau ir laiks sagatavoties. Tā kā varēs sagatavoties. Izbaud. Kā es saviem tagad zināmam, kas pieredzēs pirmo reizi, teicu, ka pirmā reize ir jāizbauda. Tā līdz kliņķim, no sirds un no rajona, ja, ka tur
lai nav pārmocīts, lai tu zini, ka tu vēl atgriezīsies. Tu noteikti nākamgad atgriezīsies, ja tu nebūsi pārmocījis to pirmo reizi, pirmo ultru. Un iegaršosies. Atpakaļ, kā tu saki, piereģistrējoties atpakaļ ceļa nav, es saku, pēc ultramaratoniem atpakaļ ceļa nav. Vienkārši es iekāpstu tajā lauciņā, un pat ja tu nākamajā gadā negribi skriet, tu būsi brīvprātīgais vai aizbrauksi uz baznīcu, paskatīsies, bet, manuprāt, vienkārši ir tā ultramaratonu lipīgā sajūta, kad vajag būt kaut klātesošam. Viņi nav daudz, jā, piemēram, Latvijā nav ļoti daudz ultramaratonistu, un līdz ar to ir tāda viena kopiena, un viens otru tik ļoti jau zina, pazīst, jau, tā, kad, liekas, ka visi savējai. Vai ultraskriešana tev arī palīdz ikdienā, vai uztvert kaut ko vieglāk, vai ka tev ir sajūta, ka tu vari izdarīt visu, ko tu vēlies? Noteikti, jā, jo es esmu mierīgāka palikusi, daudz mierīgāka. Es neuztveru vairs visu tik ļoti sāsināti tā. Kā ir tā? Nekas, viss būs kārtībā. Ja ne šodien, tad rīt. Ko tev vēl ikdienā dod skriešana? Vai tie ir jauni draugi, kas ir parādījušies, vai vēl kaut kas bez laika sev? Noteikti, jā, jauni draugi, jauni paziņas, katru reizi kaut kas jauns ir. Un skriešana man ir tāda, ka es gan uzlādējos, gan izlādējos. Ja man, piemēram, ir slikti, slikts garstāvoklis vai kaut kas neiet, vienkārši uzvelk kēdes un aiziet paskrien. Es atskrien mājās, viss ir priecīgi, laimīgi, viss kārtībā ir. Jā, un vēl es gribu jautāt tev tādu, varbūt retorisku pat jautājumu, bet kā tev šķiet, kas raksturo ultramaratonistus? Ar ko viņi atšķirās no citiem? Pat īsti nezinu. Psihopāti. Kā es teicu, 24 stundās tur būs viena vieta. Cik tur tas skaits bija? Tik un tik psihopāti. Pozitīvie psihopāti. jā, tā, jā. Ļoti forši. Gribu tev teikt lielu paldies, ka šodien atbrauci uz Ultraspēka sarunu. Man ļoti patika ar tevi parunāt, mēs izsmējāmies, un es domāju, ka ik viens kaut ko paņēma sev, un patiešām būsim ar lielāku izaugsmu šogad. Paldies tev par sarunu, bet vēl gribu jautāt, kas būs tā dziesma, ko tu ieteiksi mums noklausīties Ultraspēka dziesmu playlistē? Kā jau pamanījuši Rīga Valmē, ka man ir Saule Pērkons Daugava. Tā ir dziesma, kas vienmēr man pacels spārnos, lai kas notiktu, kā notiktu, tā dziesma vienmēr uzdzēs skudriņas, asaras, visu, ko vajag. Bez tās es jau vairs finišu nevaru iedomāties Rīga Valmiera arī. Tā vienmēr ir jānoklausās. Jā, tā vienmēr ir pacelājoša. Viena no, manuprāt, latviešu spēka dziesmām. Jā, man tā sajūta, ka tā ir mūsu himna. Es vairāk to jūtu kā savu himnu, kā Latvijas himnu. Man jau tagad runājot, skudriņas noskrien, ko man vēl dzirdot. Jā, paldies tev par šo te sarunu, un es tev novēlu, lai izaugsme tikai turpinās, un progress skriešanā ir tikai uz augšu. Lai mums vienmēr prieks satikties ultramaratonos, un noteikti tiekamies 4. maijā pie Zīmaņu baznīcas. Es tev tur gaidīšu. Noteikti tiekamies. Tiekamies ultrās. Tiekamies, tā.